9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 26. uzdevums. Statistika. Tā ir mūzikas veikalā pārdod dažādus instrumentus, mums ir šis ģitāru skaits, un mēs zinām, ka vidēji dienā pārdeva 4 ģitāras, un mums vajag aprēķināt, cik tad pārdeva tajā piekdienā. Kā aprēķina video aritmētisko, ir, ka mēs saskaitām visus kopā, izdalām ar šo te datu skaitu, kas ir 5, un tad mums sanāk vidējais aritmētiskais, kas šajā gadījumā ir 4. Tas, ko mēs darām, ir saskaitām šo visu kopā. Tātad 2 plus 4 ir 6, plus 3 ir 9, plus 5 ir 14, plus x dalīts ar 5 ir 4. Mēs varam sareizināt krustā un dabūt 14 plus x ir vienāds ar 20, un x ir 20 mīnus 14, x ir 6. Jā, es nezinu, kāpēc tie iedod tik maz vietas un tik maz punktus, bet tad diezgan normāli aprēķina prasās. Un šajā tātad mums ir kaut kāds šis te riņķa diagramma, un mēs zinām, ka tiek pārdotas 4 violas. Aprēķina, cik mūzikas instrumentu kopā. Tad, ja violas mums ir 4, tad mēs zinām, ka 8% no tātad visa, ja tas, ko mēs zinām aprēķināt, ir tās 4 violas. Atceramies, ka nozīmē to pašu, ko reizināšanas zīme. 8% ir tas pats, kas 0,08, tad tas pats, kas reizināšanas zīme, un 4, 0,08x ir 4. Mēs abas puses varam pareizināt ar 100, lai atbrīvotos no decimāla daļām, un tad izdalīt ar 8, un dabūjam, ka x ir 50, ka kopā pārdeva. Ja mēs rēķinām šādu ar x, tad ir svarīgi, ka mēs paskaidrojam, kas ir x, tātad, tās pat nav violas, tie ir mūzikas instrumenti. Ka x ir tāda instrumentu kopskaits, un atbilde ir, ka 5 dienās pārdeva 50 instrumentus. Un uzdevums ir atrasināts.